Hei, mani sauc Sofija. Man sauc Nikols. Man sauc Dastins. Un mēs turpinam vārīt ziepes. Un šo epizodu mēs vēlamies sākt ar mūsu kļūdām, kuras bija nereāli daudz. Tās ziepes mēs savārījām jau pirmajā epizodē, un principā vajadzētu varbūt filmēt epizodi lai pārbaudītu, kā tas viss strādā, un tikai pēc tam patiešām filmēt pirmo epizodi. Bet mēs nolēmām otrādāk. Mēs nolēmām uzreiz nofilmēt, postot, noklausītos visi cilvēki, kuri noskatījušies, mana mamma, mans suns viedokli, un tad tikai nospriest mūsu kļūdas, lai nākamās epizodos viņas pieļaut again. Jā, kļūdas nebija tik daudz tieši, bet viņas bija lielas. Viņas bija lielas tiešām. Piemēram, mūsu tech wizard, Nikols, tik bieži un daudz pārbaudīja, vai šie mikrofoni ieraksta audio, ka viņam galvā iespiedās, ka viņš uzspied to startu pogu un ka visa skaņa tiek ierakstīta. Un tāpēc mums nebija ierakstīta skaņa, tāpēc, ka tas bija galvā, bet tas nebija dzīvē. Tas bija halucinācijas. Apmēram halucinācijas, jā. Tālāk vēl par kamerām. Ja jūs skatījāties līdz galam, ja jums nešķita tas garlaicīgs un jūs tikāt līdz galam, tad jūs redzētu, ka kaut kādu pusi runāja tikai es, un kamera negriezās pie Nikola. Tas nebija tāpēc, ka Nikola vienkārši apnika montēt. Ne, tas arī, bet nesaistīti. Jā, bet vienkārši viena kamera atslēdzās. Dastina. Es vēlreiz biju atbrīvojis krātu. Es domāju, ka jābūt viss kārtībā. Tur limitu nerādīja, bet kaut kādā maģiskajā veidā viņi atslēdzās. Jā, mēs nezinām tieši, kāpēc atslēdzās, jo nebija rakstīts, ka... Tad nebija rakstīts vienkārši, cik kaut kur atmiņa ir beigusies. Nē, es pārbaudīju. Nē, jā, tāpēc viņš vienkārši telefons pateica. Vēlreiz atvēris kameru, tur rādīja, ka vēl palika pusstundu, tāpēc... Jā, tāpēc... Jā, tāpēc mēs izmantojam šoreiz Bruno kameru. Jep. Un Bruno ir tur distancē. Jā, viņš ir tā kā ar viņu ir kārtībā. Mūsu sirdīs. Jā, viņš ir sirdīs. Tas ir apmēram tikpat briesmīgi skan, kā tu stāsti par to draugu no klinšu kāpšanas. Mēs par viņu runājam tā, kā viņš būtu miris. Nē, viņam viss labi. Kāpēc pat tas izklausījās diezgan dīvaini? Nē! Viņš ir dzīvs. Varbūt. Jā, varbūt. Dzīvs viņš ir, bet viņam viss labi. Jā, es par to pašu. Jā, es nezinu, vai es teicu iepriekšējā epizodē, ka principā mēs nevienmēr būsim pilnā sastāvā, ka būs pilnībā gan Nikols, Dastins, Bruno un Rišula. Kā vienkārši pirmajā epizodē mēs parādījāmies, kas mēs esam un ko mēs darām. Un tālāk, lai nebūtu tādas kļūdas un lai mēs zinātu, kurā brīdī atslēdzas kamera, mums būs cameraman. Es nezinu, mēs mainīsimies droši vien, otro epizodu tas ir Bruno. Un viņš sekos tam, lai nekas neatslēdzas, lai mēs turpinam runāt un lai arī mikrofoni ieraksta. Un tā mēs principā visu zināsim. No Rišulas viņa izteica tādu viedokli, ka viņa vienkārši nejūtās tik sociāli, lai pilnībā piedalīties podkāstā, un ja mēs mērķējam to uz skolas auditoriju, mēs gribētu veidot to latviešu valodā, un tā kā viņi nezina latviešu valodu, viņi izteica vēlmi vienkārši dalīties ar faktiem. Tāpēc mums būs tāda neliela, Sadaļa, jā, Rišulas ziņas, kurā viņi mums iedot informāciju par kaut kādu noteiktu gadījumu, vai nu Rīgā, Latvijā, vai nu Hongkongā, kuru viņi var sasaistīt ar mums salīdzinājums. Kā es teicu iepriekš, viņi savā aprakstā ierakstīs, ka viņi nedrīkst izmantot skolā vispār telefonu. Savukārt mums, mēs nedrīkstam viņu izmantot tikai tad, kad skolotāji mūs neliek viņu izmantot. Kad viņi liek, tad mēs viņu izmantojam visur. Jā, kad nav stundu laiks, starpbrīžos, piemēram, var pilnībā vienalga dari, ko gribi. Pēdiņās dari. No vienas puses tas ir pozitīvi, cilvēki vairāk socializējas, ir ilgdzīvē, īstajā, bet no otras puses pusaudzis bez telefona 21. gadsimtā ir kaut kas diezgan dīvains. Es zinu, ka ir nožogotās skolas saucamās, kas ir Vācijā, un tur arī ir tā, ka telefons pilnībā neatļauj, ka nedrīkst nest.
Un es saprotu, ka tu saki, ka ir tā socializācija, bet man pirmās domas ir drošība. Piemēram, ja te nav telefons, nevar ārkārtas situācijā piezvanīt mammai vai kādam citam. Tas bija mans uztraukums, kāpēc es neatbalstu to. Jā, manuprāt, tā kā jābūt kaut kādā telpā, kuru tu atnes telefonu, un tu vari viņu ņemt starpbrīdī, bet vienkārši tu pieraksties, jā, tu paņem viņu tajā laikā un atdod atpakaļ. Bet pilnībā aizliegt, tas ir dīvaini tikai tāpēc, patiešām, ja kaut kas notiek. Un, piemēram, runājot, mēs pēc tam runāsim par ekskursiju, kur viena meitene vienkārši aizgāja viena, un viņa nebija pieslēgts internets. Un viņa vienkārši apmaldījās. Un kas būtu, ja tajā brīdī skolas ekskursijā viņai nebūtu telefona? Tā kā vispārīgi. Varēja diezgan slikti beigties. Tas varēja. Mēs par to vēl parunāsim. Un vēl par kļūdām garums. Tā kā mēs ļoti steidzāmies nofilmēt pirmo epizodi, un tā kā mums bija pārāk daudz informācijas, ko pateikt, tad viss sanāca ļoti gari, un mēs saprotam, ka 2 stundas jūs neklausīsieties. Un tāpēc mēs vēlamies Jūs vienkārši neredzat to Bruno tā kā. Sneaky piki pārbauda, vai viss strādā. Kas ir pareizi, bet mēs neesam to pieraduši. Tātad viņš lēnām iet pie tāfeles, lai atzīmētu laiku, kad viņš ir pārbaudījis. Ļoti nepierasts kāds, izstrādā. Jūs to neredzat, tas ir ļoti uzjautrina. Un tāpēc, mēs mēģināsim to ļoti padarīt īsu. Un sabalansēt, lai gan ir informatīvais, gan jautrais. Patiešām, lai jūs ar teju un ar kādu našķīti sēž un patīkamā veidā skatāties. Vai fonā uzlikt, kad tu kaut ko dari, kā es darīju. Piemēram, kad es montēju, kad es liku viņu iekšā YouTube'ā, ja tur diezgan ilgi jāgaida, es vienkārši klausījos viņu fonā, kamēr es spēlēju telefonā, un pietiekami normāli, man pašam nebija iebildumu. Vienkārši tas garums arī, vai cilvēki pirmdienas dienā pēc grūtas dienas gribēs klausīties 2 stundas. Kas tas bija par pīksiem? Man vienkārši biedē visas skaņas, tāpēc, ka mēs pārbaudījām reāli 1000 reizes, vai viņi darbojas pirmajā epizodē, un tad viņas nebija pieslēgtas. Jā, ļoti. Un arī nebaidieties rakstīt kritiku. Nebaidieties komentēt, skaņa ir sūdīga, kamera atslēdzās, piemēram, tā tēma nav aktuāla, vai mums nav interesanti skatīties, klausīties un tā tālāk. Tāpēc, kā arī šodien mēs piegājām pie mūsu tehnoloģiskā cilvēka, skolotāja. Skolotājs, kurš ir informātikas skolotājs, bet viņš arī atbild par tehniskām lietām skolā. Ja jūs redzēsiet skolotāju meži, tālvalda meži, kaut kādā klasē, jūs vairs nebrīdīsieties, ja jūs esat Rīgas 25. vidusskolā. Ja kaut kāda cita skolotāja iet klasē, tad uzreiz, kas notiek, kāpēc skolotāja ir šeit. Īpaši, ja tas ir no citas stāvu skolotāja. Bet ja mežas kaut kur atnāk skolotājs, tad viss. Pirmā doma nav, ko viņš dara, kas salūza. Kas atkal nestrādā. Tāpēc, ka visi monitori, datori, visas ir. Tā ir viņa darīšana. Un, ja kāds aizmirst paroli, arī aiziet pie meža pēc tās paroles visu laiku ir tāda frāze. Jā, un arī mēs pieejam šodien pagājušā statīvu, un beidzot mums nestāv uz... mums nestāv dīvaini. Jūs to, protams, redzējāt. Piemēram, šī kamera, uz kuru es skatos, viņa stāv uz 17 grāmatām. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Uz 30 grāmatām un uz šī kabineta atslēgām. Atkal. Un šitais jau uz smuka štatīva. Un, kad mēs iegājām tajā kabinetā, tad uzreiz, es negribu jūs aizvainot. Vai es varu padalīties ar savu? Es negribu jūs aizvainot. Tas bija diezgan pagaru un diezgan tā. Kritikas nav jābaidās. Jā, un mēs nebaidamies. Jūs varat mierīgi mums pieiet vai rakstīt. Mums ir Google form, kurā jūs varat rakstīt. Ja jūs negribat savu vārdu, kaut vai rakstiet, es esmu akmeņa. Ko tu gribi pateikt? Es mēģinu izdomāt kaut kāds ļoti stulbu vārdu. Akmeņa zobenis. Tas ir iespējams? Ko?
Par ko tu runā? Tā kā, ja viņi negrib rakstīt savu vārdu. Tā kā, Vienkārši var uzrakstīt anonīmus. Kaut vai users, vai vienalga, vienkārši kaut kā. Jo, kad mēs lasīsim, piemēram, mēs nosauksim, vai anonīma ziepas ir blablabla. Un, piemēram, ja es uzrakstīšu siekpārslu, tad siekpārslas ziņas. Tā kā, jūs varat arī izpausties. Nevajag jau obligāti vārds, uzvārds klase. Es esmu Pēteris Silis, un šī ir mana informācija. Jā, apmēram. Kodu, ID karti, to es nezinu, ko adresi pieliks, ko varētu. Un arī, es domāju, mēs nelasīsim uzvārdus tikai tāpēc, ka varbūt, zini, ir cilvēki, kuri raksta tā kā svešu uzvārdu. Un, piemēram, tu uzrakstīji kaut ko ļoti tā kā aizvainojošu, bet vienkārši no savu klases biedra vārdu. Patiešām tādi gadījumi ir bijuši, pat ne mūsu klasē, bet vienkārši dzīvē. Un tad vienkārši tas cilvēks vienkārši skatās, es to nebiju rakstījis. Un to nekādīgi nevar pierādīt. Tāpēc mēs noteikti lasīsim tikai vārdu. Protams, ja tas nebūs kaut kāds vārds uzvārds apmēram Rūķītis Pēteris, tad mēs nolasīsim Rūķītis Pēteris, nevis vienkārši Rūķītis. Tā kā jūs varat izpausties. Un arī skolotājs ļoti tā mierīgi pastāstīja, ka mēs esam idioti. Jā. Viņš neteica tā, viņš vienkārši pateica, ka tiešām par garu, ka viņš sadomāja, ka viņš skatītos līdz galam, viņš apsolīja noskatīties. Es esmu šokēts. Jā. Es arī, ja godīgi. Viņš apsolīja noskatīties, bet viņš pateica, ka tā kā par garu. Un arī tā kā viņš jau tā, jūs zināt, ka mums skaļi atslēdzās? Nē, mēs nezinām, ka viņa atslēdzās. Nē, nav ne jausmas. Viņa neatslēdzās, bet viņa neatslēdzās. Tāpēc, ka viņa pat nebija tikai ieslēgta, viņa atslēgta. Tas bija tie maziņie mikrofoni, kas ir rezerves. Tas par to? Jā, tāpēc, ka telefons kādam ļoti, ļoti forši. Mēs visi kaut kur aizgājām. Es nezinu, kāds notika. Neviens nezina. Tā ir viena no dzīves mistērijām. Jā. Mēs to uzzināsim varbūt kaut kad. Nedomāju. Varbūt. Kurš zina? Tāpēc, jā, mums pateica arī par to, kā var atslēdzas. Mēs viņam visu pastāstījām. Viņš pateica, ka viņš mūs atbalsta. Viņš pateica, kā, jūs kaut kur ēd? Es teicu, jā, skapēc, ejiet prom. Jā, vienkārši ejiet. Jā, un tāpēc, ka viņam arī bija darīšanas. Mēs atnācām tādā ļoti... Nērtā brīdī. Jā. Runājot par cīņas bazārs, mūs nepaņēma. Kā? Mūs nepaņēma. Tā kā cīņas bazārs ir pasākums, kurā tirdzniecības centrā, ja tevi akceptē, tad tu vari atnākt, tev iedos standu, un tu vari prezentēt savu produktu vai prototipu. Tā kā tirdziņš skolā, bet vienkārši visi uzņēmumi tā kā... Tur piesakās parasti apmēram 400, un pieņem tikai 200 vai 200 ir kaut ko. Un mums nepaņēma. Kāpēc mums to nepateici? Tāpēc, ka es to uzzināju kādu stundu atpakaļ. Tā kā, kad stunda bija. Jā. Nē, vienkārši storijā, jā, Latvija, tā kā, paskatīties savu, tā kā, vai es esmu tajā sarakstā, es paskatījos, varam ziepas nav. Varbūt es esmu akla, es pārbaudīšu vēlreiz, bet mums nepaņēma, bet mēs vienalga varētu iet. Mēs varam vienkārši aiziet, intervēt vienalga cilvēkus. Tāpēc, ka mūsu ideja bija nevis, ka mums nav produkta, ko prezentēt. Mēs nevaram sevi pārdot. Nē, Nē, Kas tu uz manīm paskatījies? Mēs sevi nepārdosim. Es negribu, lai mani pārdot. Es tam nepiekrītu. Cik daudz naudas no teviem varētu atnākt? Piemēram. Vai taisna stūri? Jā. Cilvēkiem formulas iemācīt, izmantot viņu kā piemēru. Un arī ar viņu var Pitagora teorēmu iemācīt, diagonāli. Jā. Un tad, jā, mūsu plāns bija vienkārši intervēt savā standā, uzlikt mikrofonus un intervēt uzņēmējus, tāpēc, ka varam ziepes tas nav tiešām par kaut kādām grūtām situācijām tikai. Tas ir par kaut kādām mazām kļūdām. Un mūsu mērķis ir parādīt, ka šis cilvēks ir augstā amatā, bet viņš arī ir cilvēks, viņš kļūdījās. Bet viņš tās kļūdas atrada, tādā veidā izlaboja. Neskaties uz viņu. Es nevaru. Un vienkārši tagad viņš runāts tajā brīdī. Un mēs gribētu intervēt uzņēmējus, tikai kādas kļūdas viņš pieļāvāt. Tāpēc, ka tie ir pusauģi kā mēs, un viņi noteikti pieļāva kaut kādas kļūdas.
Un... Uz viņu grūtnes. Jā, uz viņu ļoti grūti neskatīties. Tas ir tā kā tik grūti, ka tev blakus kaut kas notiek, un tik slepeni, tā kā... Anyways. Jā, un mums nepaņēma, bet mēs vienalga varam iet. Jā. Mēs iesim. Mēs iesim. Mēs iesim. Ja mēs neiesim, tad mēs iesim, jo Jā. Sofija mūs atvilks. Jā, Sofija būs atvilks. Tā kā, zini, bērndārzā bija tie striķīši. Kas to tika? Tā būs dzīves mistērija, tu nekad nezinās. Tā kā es sēžu tieši pret tāfali, un es tā kā... Man aizmūga tāfali, un es tako neredzu, tad pēkšņi viņš sāk ņikt. Mēs būsim vienīgie 3 cilvēki pasaulē, kas to zinās. Tas ir tik negodīgi. Tas ir vienīgais cilvēks šajā istabā, kas nezina. Ok. Jā, un, zini, bērndārs ir tie striķīši, ka tā kā liels grupas, ka tu turies tā kā es esmu striķīšu kopā ar savu komandu. Ko? Tu nezini, viņš ir. Jā, bērndārzā. Jā, es nekad nebiju maziņš bērns, tāpēc es to nezinu. Jā. Nē, tas tā kā lielajās grupās. Es nekad nebiju lielajās grupās. Es vienmēr biju maziņš. Kāda vīra? Nu, tā kā parasti, kad ir kaut kādas ekskursijas vai pastaigas, tad audzinātāji ir tāda virvīte. Pie katras virvītes ir vēl tāda virvīte, kur tā kā turās tas bērns. Tad viņi iet nevis rociņās kopā, bet turoties pie tās virves, es te varu uzzīmēt. Tas izklausās ļoti nērti. Nē, diezgan ērti. Tas ir diezgan ērti. Tas ir kā rociņās sadoties, bet vienkārši pie virves. Un tā kā nav tā, ka vienkārši šitais pāris, tā kā, kurš ir rociņās, viņi tā kā pārāk tālu, un tie tieši otrādi tā kā kaut kur, jā. Tad viņi vienkārši vienā... Nu, tas ir tā kā, tev ir normāls attālums, tev nav tā, ka jūs vienkārši visas rokas šitā turaties. Tev ir normāls attālums, tā kā striķītis te, un tas tā kā iet pārī, un viss. Labāk vienkārši izmantot kājas. Ok, Nikola. Kā tā virve apstādināt kādu pazaudēšanos? Jo, ja viņi grib pazaudēties, viņi vienkārši atlaidīs un pazaudēsies. Nu jā, bet tā kā citi bērni to pamanīs, es vienkārši jūs esat pārī, un tad vienkārši kāds, nu tā kā atiet malā un sasēd botu, un viņš pazūd. Tā kā viņš pasaka, tā kā apstāt, tā kā mēs varam apstāties, man vajag sasēd botu. Viņi visi apstājas tajā brīdī, un viņš sasēd botu, un viņi turpina ceļu. Tāpēc, ka tas ir tā kā kopējais organisms. Jā, viens organisms. Hive mind. Jā. Tāpēc, jā, tas biku robežo, un arī, piemēram, kad tu esi tā kā šajā situācijā, tad, nu, ir virve, jā. Tad šeit ir loziņš, šeit ir loziņš, šeit ir loziņš, nu, kur turēties. Jā? Jā? Es skatos, es redzu, jā. Tā kā viens cilvēks te turās, otrs cilvēks te turās. Jā. Un, ja, piemēram, šitais cilvēks pazūd, tad šitais redz, ka viņš pazūd, šitais redz, un šitais. Bet tā tieši tāpat būs, ja sadodas rotas. Nē, tur tā lieta, ka kad viņi rociņās, viņi nesinhroni iet, un tad viņi nepamanīja, kāds, piemēram, gribēs apsteigt tos un tā kā būs šeit. Un būs vispār kaut kāda neskaidrība. Jā, bet tad tie izgrēdzinās, ka viņi apsteidz. Jā, bet vai bērni patiešām to pamanīs, kur vienkārši smējas un kaut ko... Tad vai bērni, kas smējas, pamanīs virvi? Nē. Nu, bet viņi pamanīs, ka kaut kas pazuda tev priekšā. Es nepamanītu, jo es esmu idiots. Nē, nu kā, visi iet pa pāriem, visi tāds zini. Un tad vienkārši nav viena gabalina. Vienkārši zini, iedomājies, vienkārši cilvēki tādi stāv vienkārši rindā, jā? Abiem rokas, abiem kājas, jā. Vienam nav rokas, man šitu to ātri ļoti ieraudzis. Nā. Iedomājies šokolādes, tā kā šokolāde jau ir sadalīta. Nu, pieņemsim, mums šokolāde būs sadalīta divās, tā kā šitā tā. Tas ir vairāk kā 2 daļas. Nikola, es iedošu ļoti labu piemēru ar pelmeņiem. Tātad, iedomājies, pelmeņiem ir 2 rokas un 2 kājas. Iedomājies, ka vienam pelmenim nav vienas rokas. Tu to ieraudzīsi? Nē, jo es viņus ēdīšu. Kāpēc? Kāpēc es ēdīšu? Viņi ir garšīgi. Anyway, Nē, nu, iedomājies šokolādi, jā. Viņa ir sadalīta. Un pēkšņi kaut kur vidū pazūd šitais, vai tu to pamanīsi? Ka tu izņemsi šokolādi un pēkšņi... nu jā, jo es viņu izņemšu, tāpēc es pamanīšu. Nu, un audzinātāji, viņa tā kā tie sīki šitādi audzinātāji, vai viņa pamanīs, ka tajā šokolādi pietrūks vienas gabaliņš? Ja viņi ir priekšā, nē, jo viņai šokolāde būs aiz muguras.
Viņi iet priekšā, bet viņi tā kā, un viena priekšā audzina, tāpēc, ka visu laiku ir divas audzinātājas, īpaši ekskursijas. Viena ir aizmugurē un viena priekšā. Tā ir viņa problēma, nevis virves. Tas ir viens kopīgs Kāds organisms, sakars neviens virvē, nevar izbēgt. ja skolotāji vienalga ir aizmugurē, un viņi redzēs, ja kaut kāds sīkais sienas šņori, vai viņš aizies uz kaut kādu, nezinu, maķīti aizies, tad tā skolotāja aizmugurē viņi arī redzēs, taču vai tad ne? Te ko virve izdara? Viņi redzēs, ka sīkais aiziet prom. Ok, es vairāk nedošu piemēru spēlmeņiem. Jā. Runājam varbūt par kaut ko citu. Jā, patiešām mēs pajautājām mūsu skolotājas viedokli un runājot par amatiem, tad nesen notika diezgan traģiska situācija, par kuru pastāstīs Nikols. Tiem cilvēkiem, kam ir grūti uztvērt vai nevēlas dzirdēt par nāvi, tie var aiziet uz priekšu. Mēs šoreiz ieliksim, es domāju, tos, lai patiešām, lai nav tā, ka jūs... Bet, jā, es centīšos. Tu zināsi? Es centīšos, jā. Tātad nesenes datumu nezinu, bija deputāts Andris Ļupka, kas Valmierā gāja kā senukai ar savu sievu un bērniem, ka viņš apgāja ap stūri, viņš staigāja un vīrietis viņu nošāva. Visu priekšā, kas ir nav pārāk labs skats, tāpēc ir man žēlstības ir ģimenei, visiem, ko tas ietekmē. Un tas bija, par politiku es nerunāšu, bet viņš bija deputāts un arī viņam bija uzņēmums. Tas bija kaut kāds saistīts ar koku darbību, ja nemaldos, uzņēmums, un kas gāja ļoti lielā peļņā. Tāpēc viņš bija cilvēks augstā statusā ar ļoti daudz naudu. Un viņš arī bija medniecības klubā kādā. Un viņu nošāva kāds vīrietis, un tas ir diezgan bēdīga situācija. Un tas vienkārši, tas ir traki, jo Latvijā kāds tika nošauts. Man, piemēram, tas ļoti reti dzirdēta situācija, ka tas kaut kas tāds notiktu. Mums vairāk zina par zādzību, vēl kaut ko, bet patiešām, kad cilvēks var nošaut citu cilvēku, un vai ir skaidrs par ko, un kāds bija vienkārši šī notikuma paskaidrojums? Tas iemesls vai paskaidrojums nekāds, vismaz pēdējo reizi, kad es lasīju, kas bija vakar, tas nav zināms, un tas cilvēks ir zināms viņa izskats un vārds, bet nav zināms, kāpēc viņš to izdarīja, un, ja nemaldos, arī viņš nav vēl noķerts. Un tāpēc ir liels ietekmes cilvēkiem, ja viņu redz, tad, protams, ka viņš ļoti bīstams, tāpēc netavoties, neko neteikt, vienkārši piezvanīt policijai un iet prom. Bet tu ieliksi tad bildi un kaut kādu vai linku kaut ko? Es ielikšu aprakstā linku, lai visi var vairāk informāciju to pašu dabūt, jo es varu ļoti viegli kļūdainu informāciju pateikt, un tas ir slikti, un tāpēc cilvēki es iesaku, lai visi paši par šo informāciju lasa. Bet zini, kas patiešām ir tā, ka viņš bija politiķis, un tad jau paliek skaidrs, kāpēc. Varbūt kaut kādu politisko iemeslu dēļ, kaut kādu viņu vārdu vai vēl kaut ko. Un tas ir vienkārši traģiski, ka tu izvēlies profesiju, amatu, ka tu ej līdz tam punktam un tu saproti, ka vienkārši kaut kādā brīdī tev var nošaut. Tava amata dēļ. Tīpaši tas nebija nekādā darbības laikā vai nekādā runā, tas bija kopā ar ģimeni. Jā, tas patiešām ir jādala privāto dzīvi no amata, tāpēc, ka kā tagad jūtās tie bērni, kur vienkārši tas bija kaut kāds vienkārši ģimenes vakars vai diena, un viņi gāja kopīgi uz veikalu, tā kā mamma, tētis, un tagad pēkšņi vienā dienā viņam tāda nav. Vienkārši ir tas ļoti ātrs moments, un pēc apraksta tikai izšauti 6 šāvieni, un 6. trāpīja galvā. Tas ir patiešām bīstami. Un runāt vispārīgi par nāvēm, nesen arī notikums. Pie tirdzniecības centra Zoom no sākuma bija vīrs ar viņu sievu, viņi bija mašīnā un viņi sastrīdējās. Un viņi gāja uz veikalu, un sieva, kā sastrīdējušies, viņi negāja veikalā kopā, un sieva iegāja veikalā pati. Un kamēr viņa bija veikalā, vīrs ar ieroci viņš nošāvās. Pašnāvība dēļ tā strīda. Un mēs nezinām dziļākas problēmas, kādas bija, bet tas ārēji no tā viena momenta laikam bija diezgan liels strīds. Bet
kad sieva, viņa bija iepirkusies un viņa iznāca ārā no veikala un redzēja viņas vīru ar viņas smadzenēm pa visu mašīnu, un viņa uzreiz piezvanīja ātrai palīdzībai. Bet par ko es gribu šeit parunāt, ir par to, ka viņa visticamāk, viņa bija veikalā, tas nebija tieši tā kā viņa gāja ārā, kad tas notika. Viņš tur diezgan ilgi bija, un cilvēki gāja garām un neko neteica, nekur nezvanīja, neko nedarīja. Un, jo no ieroča, kad izšauj, tas ir ļoti skaļi, no lielas distances to var dzirdēt, bet neviens neko neizsauc, un tas ir vienkārši ļoti traģiski. Jā, tā cilvēku vienaldzība, un kad tu saproti, ka tas nenotiek kaut kur ārzemēs vai kaut kur ļoti tālu, ka tas notiek būtiski tavas mājas tuvumā, kad tu saproti, ka tu dzīvo blakus cilvēkiem, kura, ja tu redzi līķi, vai ja kaut kas notiek, viņi vienkārši neko neizdarīs. Un tas arī mums kā pusauģiem, kuri saprot, ka ir kaut kādi cilvēki, kuri nodarīts mūsu pāri vienkārši ļoti viegli, tad tas ir bijis vienkārši dzīvot, domājot, ka vienkārši, ja kaut kas notiek, neviens neko tev neizdarīs. Jā, tas ir ļoti traģiski, un par to būtu vajadzētu vairāk normalizēt, ka cilvēki jābūt drošiem piezvanīt kaut kādiem policijai, ātrai palīdzībai un tā tālāk, jo, piemēram, man būtu, piemēram, ja es kaut ko redzu, man būtu bail zvanīt kaut gan. Zini, bija gadījums, kāpēc arī tas notiek. Arī tas ir atkarībā no kāda reakcija ir pašiem ātrajiem un policija. Tāpēc, ka vienu dienu mēs staigājāmies ar mammu, un mēs redzam, ka pieturē ir nokritusi sieviete. Viņa neizskaties kā bezpajumtniece. Viņas arī nebija nekādas nesmakas, ne kaut kā vienkārši nokritusi sieviete. Un mēs nezinām, vai viņa bija alkoholiska ietekme vai vēl kaut kas. Mēs pazvanījām ātriem, tāpēc, ka mēs nevarējām viņu pamodināt. Viņa reāli nekustējās. Un atnāca ātrie, viņi vienkārši ar fiziski paņēma viņu, abi ātrie, apsēdinājās tās pieturas soliņu un sāka lamāt manu mammu, kāpēc viņa izsauca ātros nevis policiju. Ka viņa pēc viņu domām izskaties kā bezpajumtniece. Kad īstenībā, jā, viņai bija kaut kāda mājas ar drēbēm, un vēl kaut ko, bet viņai bija tīrs apģērbs, un arī neizskaties, kā viņai bija alkoholiskais kaut kas. Un arī vienkārši viņa sāka lamāt, no sākuma viņa sāka lamāt mani, tāpēc, ka mēs nezinām, no kuras puses brauks ātrie, tāpēc mana mamma nostājas ielas otrajā pusē, un vienkārši pamāta, ka mēs izsaucām. Un es nostājos tieši pie tās pieturas, tāpēc, ka mēs reāli nezinājām, tāpēc, ka tur tajā pusē būtu MPD, no kuras varētu braukt. Un mēs nezinām, no kuras puses. Un viņi brauca, viņi pirmkārt ieraudzīja mani, viņi sāka mani lamāt, ka es izsaucu ātros uz policiju, ka ar bezpajumtniekiem un alkoholiķiem nodarbojas tikai viņi. Un pēc tam, kad atnāca mana mamma, viņa pateica, jā, bet viņa neizskatās kā bezpajumtniece, un arī pēc smakas, viņa neizskatās pēc cilvēku, kurš dzēris. Nav nekādas smakas, viņa vienkārši nokritusi. Un tad viņi jau sāka kaut kā nopietnāk, tur viņi pārbaudīt vēl kaut ko, bet viņiem vienalga bija tāda uzstāja, ka kāpēc jūs mūs izsaucāt. Cilvēkam slikti. Jā, jo pat ja tas ir bezpajumtnieks, ja nav arī dzēruma smaga, tad veselība ir pirmajā vietā pirms. Jā, zvans. Bet, ja ātrie jau nav tur nosacījums, mēs palīdzam tikai cilvēkiem ar darbu, ar labu izskatu un labām čībām. Tas ir vienkārši par cilvēcīgumu. Kad cilvēkam ir slikti, mēs esam norēģējuši. Un tas ir viņu darbs. Mēs saprotam, ka varbūt nepatīkami dažreiz braukt un apskatīt tos bezpajumtniekus un kaut kas, bet tas bija vienkārši cilvēks, vienalga cilvēks, kuram kaut kas ir noticis. Un pat ja tie ir, piemēram, situācijās, ka ir noziedznieki, kas kaut ko ir izdarījuši, un viņiem policists ir iešāvis, viņu vispirms aizved uz slimnīcu, un tad visu to norīko visu. Un tāpēc, pat ja tas ir bezpajumtnieks, vispirms norīkotu, ka viņš ir vesels, lai viņš ir dzīves. Un tad tikai sākt runāt ar policiju par tām visām nepatikšanām. Un man liekas, ka, protams, tajā situācijā no slimnīcas, no ātrās palīdzības uzskata, man liekas, ka tādā gadījumā nevajadzēja vienkārši piezvanīt policijai, bet policijai un ātrai palīdzībai, ja tie izskatās kā bezpajumtnieki. Bet pat tādā gadījumā, ja viņi ir pilnībā noģībuši bez nekādas
smags, tad tas ir liela lieta, par ko uztraukties. Un tāpēc, es saku, tas ir atkarīgs arī ar kādiem cilvēkiem tu sadarbojies. Tāpēc, ka ja es būtu vēl mazākā vecumā, tad es padomātu, ka ātriem nedrīkst vispār zvanīt, ka viņi man nobars. Bet es biju vienkārši jau pieaugusi pudzelis, tas bija vienkārši gadu atpakaļ vai pusgadu atpakaļ. Un šī situācija vienkārši man stāv galvā, ka pat ātrie novērtēja to cilvēku pirmkārt pēc izskata, nevis pēc situācijas, ka viņš guļ uz zemes, uz asfalta. Un ka viņš nekustās. Un tāpēc, tas ir ļoti atkarīgs. Un patiešām jāpopularizē to, ka māca situācijas, kā rīkoties. Un arī, lai vienkārši, ja ir kaut kāds gadījums, lai mums nav vēl to darīt. Tāpēc, ka cik ir gadījumi pat par pašnāvību runājot, tas noteikti bija kaut kādi vēl iemesli un varbūt mentālā veselība. Un ne visi pat cilvēki saprot, kur viņiem vērsties pēc tās mentālas veselības. Mums, piemēram, skolā ir sociāla pedagoģi un psiholoģi, bet cik liels procents bērnu patiešām uzticēsies viņiem un ies? Jā, jo kā bērniem, piemēram, ja ir bērns ar kaut kādus tādus nodomus, tad, piemēram, kā es kā bērns, es nedomātu, es gribu iet runāt ar pieaugušo par to un to un to. Tas ir tā, bērns redz kā pieaugušo vai skolotāju kaut kādu, kā cilvēks ir augstākā amatā, kāds augstāks cilvēks, un tāpēc ir bail runāt par savām problēmām. Jo man arī vienmēr ir bijis, man pat šobrīd ir nedaudz, ka dažreiz tādas pārdomas runāt ar kaut ko par pieaugušiem cilvēkiem vienkārši, jo man ir bail, ka, ja cilvēks ir, piemēram, skolā augstāks amats, ja es kaut ko pasaku, varbūt kaut kas manas problēmas viņiem nepatiks, un tam mani nobārs, jo tas ir no jau pašiem pirmsākumiem, sākuma skolā vienkārši tādi uzskati bija. Tā ir iesācies. Manuprāt, patiešām par to ir daudz jārunā, un mēs arī iesākām to tematu. Vienalga, pat ja trāpās tāda cilvēka, tas nenozīmē, ka es tagad nezvanīšu ātriem, vienkārši ir jāsaprot, ka ir svarīgi, ka jūs to izdarījāt vismaz. Tas jau ir uz ātro palīdzības un policijas es nezinu pat kā izteikties, uz rēķina, ko viņi darīs šajā situācijā, bet vismaz jūs palīdzēt tam cilvēkam, ka minimāli, bet to, ko jūs varat, patiešām tas ir minimāli, to, ko jūs varat darīt. Nav tā, ka jums pašiem tur jādara pilnībā viss, ka jūs tagad paši uz muguras nesīsiet cilvēku uz slimnīcu. Ir šie cilvēki, kuri darbojas, un ka vienkārši piezvaniet, tas ir minimālais darbs, un ka jau tas ir tiešām jādara. Tas ir 2 pogas, lai atvērtu aplikāciju, un 3 cipari jāievada, un tad jāpasaka vienkārši vieta, kur tu esi. Pats svarīgākais skaidri vispirms pateikt vietu, kur tu esi, pirms jebkā cita, un tad pateikt, kas ir noticis, vienkārši skaidri, un tad kaut vai nav ieteicams, ka aiziet prom, bet pat ja tu esi piezvanījis un aizgājis prom, tad tu esi iespējams kādu dzīvi izglābis. Tāpēc, ka patiešām es negribu redzēt situāciju, kad notiek kaut kāds negadījums, un ka visi garam gājēji neizdara pilnībā neko, vismaz nepiezvana. Es gribētu patiešām, lai cilvēki apzinās, ko viņi dara, un apzinās, kā viņu rīcība ietekmē to cilvēku dzīvi. Ka, piemēram, patiešām ar veselību runājot, par veselību runājot, tad katra sekunde ir vienkārši ļoti dārga. Un, ja tu laicīgi paspēji piezvanīt ātrajiem, tad varbūt cilvēks ir glābjams vēl. Jā. Tagad par mazāk nopietnām tēmām. Tāpēc, ka tomēr mēs esam ziņu raidījums, kaut vai mums ir Rišla ziņas. Tātad, es arī pastāstīju iepriekš, bet Rišla ir ārzemniece, un Hongkongā viņam noteikti ir kaut kāda savādāka sistēma. Un viņas sistēmā viņai stundas ir sagrupētas kā bloki. Katru dienu viņai ir 3 bloki. Ko tas nozīmē? Ka, piemēram, katrs bloks sastāv no 3 stundām, 40 minūšu stundām. Bet tas ir viens priekšmets, vai viens priekšmets un vēl plus kaut kas. Un pēc katra bloka viņam ir starpbrīdis. Savukārt mums pēc katras stundas. Jā. Tātad pieņemsim, ka mums ir 3 matemātikas. Pēc katras matemātikas mums būs starpbrīdis.
15 minūšu vai 20 minūšu, es vairs neatceros. Jā, kaut kas tuvu, jā. Savukārt viņai viens sarbīdus uz visām tām 3 stundām. Bēdīgi. Nav laika neko izdarīt, nav laika paēst. Nē, bet viņiem ir vēl ēšanas darbs, kurš ir ļoti garš, kad viņi iziet laukā un viņi ēd. Es zinu, arī ir tas noteiktās skolas Vācijā, kur arī ir līdzīgi, bet arī ir, piemēram, nevis vienkārši, piemēram, kaut kādā pirmdienā būs tā 3 matemātika bloks un tā kā mums ir iknedēļas sistēma, ka katrā dienā ir savādāk un katru nedēļu viens un tas pats, bet ir sistēma, ka, piemēram, pirmā gada pirmie 2 mēneši ir tikai matemātika un fizika, piemēram. Apmēram, ir dažas tās stundas un galvenokārt iziet cauri visu matemātiku pirmajos dažos mēnešos, un tad visu gadu tev nav tas, piemēram, latviešu valoda, mums vienkārši te būtu latviešu valoda lielākot. Tas ir, manuprāt, traki. Tas ir traki. Tāpēc, ka, iedomājies, kāpēc tas ir pozitīvi mūsu skolā un vispār valstī, ka mums ir tās stundas atšķirīgas, tāpēc, ka mēs varam atpūtināt savas smadzenes un mēs vienlaikus apgūstam vairākus tematus. Patiešām varbūt kādiem priekšmetiem jāvelta 2 stundas, nevis 1. Piemēram, runāt par bioloģiju. Mums ir 1 stunda nedēļa. Un es atnāku nākamajā stundā un saprotu, ka es nesaprotu, kas bija pagājušajā nedēļā. Tā kā jābūt vismaz 2. Tev tas labāk attiecas nekā man, jo pat ja man katru dienu būs bioloģija, es aizmirsu nākamajā dienā, kas man bija. Un ja man būs bioloģija un pēc 2 stundām bioloģija, es aizmirsīšu, kas tad arī bija. Tāpēc man īpaši tik ļoti neatceros. Jā, bet iedomājies, tu mācies tikai matemātiku. Un pēc tam tu vienkārši sev smadzenēs ieborē to matemātiku, tad viņi to beidz, tu ieborē latviešu valodu un tu aizmirsti, kas bija tajā matemātikā. Tāpēc, ka viss ir samudžināts, viss ir kopā un viss ir vienā mēnesī vai 2. Un tas ir ļoti dīvaini. Tā mēs varam apgūt vairāk savumus un arī, piemēram, mainīt cilvēkus, tāpēc, ka tomēr ir tā, ka ir dienas, kurās tev grūti ar kaut kādu skolotāju sadarboties, un vienkārši tev grūti šodien. Kā tas ir skolotāja vaina vai vēl kaut kas, vienkārši ir dienas, kurās... Visiem ir sliktas dienas. Jā, visiem ir sliktas, kurās es negribu iet uz to stundu. Es negribu. Un tad tu vienkārši ceri, ka tā stunda ātri paies un tu ies uz nākamo, lai vienkārši atpūtinātu smadzenes un apgūtu kaut ko, kas šodien tev ir pieņemams. Tāpēc, ka mēs esam roboti un mēs visi saprotam, ka ir kaut kādas stundas vai tēmas, kurās es tako nesaprotu. Tas ir tīpaši attiecas šajās 10., 11., 12. klasē, kur skolotājs ir tik daudz humānāks. Jo mēs arī esam gandrīz pieaugušie, un tāpēc visi labāk var saprasties. Un patiešām, bija gadījums latviešu valoda, ka vienkārši, es esmu ļoti... Aktīva. Es ne par to, bet vienkārši man ir ļoti laba fantāzija, un ja ir kaut kāds domraksts uzreiz, es varu izdomāt tēmu, es varu sagrupēt, par ko es rakstu. Bija kaut kāda diena vai 2, kurās fantāzija vispār man strādāja. Un es pateicu godīgi skolotāji. Es nezinu, kas man noticis, bet es nevaru uzrakstīt ne vārda. Es nezinu, par ko rakstīt. Un es pat uzrakstu atslēgas vārdus, un man viņi nepalīdz. Vai es varētu nodot to darbu kaut kad vēlāk? Es viņu noteikti nodošu. Vienkārši es nezinu, kas man uznāca šajā brīdī. Es nevaru rakstīt fiziski eseju. Es vienkārši nevaru izdomāt. Ne jau es rakstīšu vienkārši virsrakstu un viss. Jā. Un skolotāji mani saprata, ka viņi pateica, ka patiešām ir tādi brīži, kad visiem mums kaut kā nepietiek un kaut kas neizdodas, un ka viņi noteikti pieņems manu darbu vienkārši, lai es nekavēju. Ka viņi man dod noteikti kaut kādas dienas, piemēram, 5 dienas, kurās man jāiesniedz. Savādāk man būs, protams, sliktā cīņa. Bet es attiecos vairāk uz radošiem, nevis uz kontroldarbiem. Jā, kontroldarbs patiešām vai tu uzraksti, vai tu neuzraksti. Tas arī man liek domāt par, ka kontroldarbos vienkārši, kāpēc lielā daļā nevar izmantot kladas? Jo īstajā dzīvē, piemēram, ja tu esi, tev ir savs darbs, neviens neaizliegs tev izmantot savus pierakstus. Jā, bet vienkārši tas ir ar mērķi, es domāju, lai tev galvā paliek vairāk, ja, piemēram, iestāja eksāmenos universitātē un vēl kaut kur. Tev neļaus izmantot grāmatas, un ja tu nebūsi pieredzis pie tā skolā, tev būs grūti arī to darīt universitātē. Jā, bet arī kāpēc tur nevarētu izmantot pierakstus? Grāmatas vēl saprot, jo tur visa informācija vienkārši ir dota.
Bet, ja tu esi pierakstījis lietas un tu esi strādājis, piemēram, ir cilvēki, jo man ir ļoti grūti ar atmiņu. Man tiešām, es vienkārši neko nevaru atcerēties nekādīgi. Un vienkārši ir pārbaudas darba tā vienkārši tajā gadījumā, ka pārbaudas darbos nevar izmantot pierakstus, tad tā vairs nejūtas kā mācīšanās. Tā ir vienkārši, tu atceries uz kādu brīdi, un tu aizmirsti. Bet, ja ir pieraksts, tad tu iemācies un pats taisīt pierakstus, skatīties savu informāciju un tiešām vairāk iemācītos, nevis vienkārši atcerētos uz kādu brīdi. Ziniet, tas arī, bet zini, kurš problēma? Kad agrāk nebija telefonu, tad visi mācījās no grāmatām un viņiem tas bija svarīgi. Pašlaik, tā kā mums ir telefons, attīstība bija ko apstājusies. Tāpēc, ka, ko es tagad meklēšu tā informāciju? Man ir telefons, es varu viņu jebkad pameklēt. Tas nav tā, ka man pašlaik tas jādara. Nē, es varu mierīgi izdarīt to pēc tam, un ja būs tāds sajūta, ka tev vienmēr ir pieejama klada, tad pēc tam es to izdarīšu. Kaut gan saprotu, ka tu to neizdarīsi. Un tev tas būs ļoti, ļoti grūti un apgrūtinoši. Tāpēc, man liekas, ir jābūt kaut kādai alternatīvai, ka patiešām ir kaut kāda kontroldarbi, kuros tu vari izmantot kladi, bet ir kaut kādi kontroli, kuros tu nedrīkst. Tikai tāpēc, ka tas apstādinās attīstību vēl vairāk. Ka vienkārši būs tāds cilvēks, ko es to kladu? Man liekas, ka tur, kur nevarētu izmantot kladi, vajadzētu būt tādi darbi, kur ir vienkārši vairāk loģika. Jā, loģika, radošais. Formulas un tā tālāk. Vai tam līdzīgas lietas, kur ir vienkārši, piemēram, bioloģijā ir visādi termini. Tad kāpēc nevarētu izmantot pierakstus, kurus tu pats pieraksti? Jo, ja tu nevari izmantot pierakstus, galu galā kāda jēga no viņiem, ja tu vari vienkārši to pašu izlasīt grāmatā, tādā ziņā. Ja tu nevari viņus izmantot, kāda jēga viņiem. Jā, vienkārši es domāju, ka tas ir apkopojums, tā kā īsais apkopojums, tāpēc, ka, tu redzēji vēstures grāmatu, to kluci, ja patiešām tu saki, klada nav vajadzīga un tajā neko nerakstīt, tad vai tu varēsi man nocitēt visu to grāmatu? Un vai tu no visu tā lielā samudžinātā teksta sapratīsi galveno? Parasti vēstures skolotāji mums, piemēram, terminus jau atsevišķi izraksta dokumentos. Un tad vienkārši tas ir secīgi un atver tās 2 lapas puses klātā un, es saprotu tēmu. Jā, būtu labi, bet ja tu nevari nemaz izmantot tās klādes, tad kāpēc tu raksti? Nē, bet mūsu skolotāji kā saka, var špikot, bet galvenais es nepieķeru. Tāpēc, ka špikošana arī mācīšanās. Tāpēc, ka parasti, kad cilvēks raksta špikerus, viņš vēl vairāk saspiež to informāciju, un tad viņš atcerās to galveno, un tad viņam galvā uzreiz sāk to procesu domāšanas. Es nevaru vairs. Es vairs vēsturē nerakstu špikerus. Jo kādreiz, ir dažreiz, ka es ļoti maziņu papīrīšu tieši atslēgas vārdus rakstīju, jo kas ir tā kā, kas skolotāji ir pateikt, un tas būs par tēmu, un tas būs. Un tad ir pārbaudas darbs. Un ir pilnībā kaut kas savādāks un pilnībā nesaistīts ar to, ko es pierakstīju. Tas ir bēdīgi. Bet runājot vēl par attīstību, kur mēs nesen bijām? Mēs bijām Igaunijā. Kur tieši? Tartu. Vēl konkrētāk? Kā sauc to centru, kur mēs bijām? AHA centru? Jā, mēs bijām AHA centrā. Mums vajag vairāk iesaistīt dasmas, savādāk tas taisa stūrs vienkārši. Man ir diezgan bērti. Tas vienkārši runājot dialogu minūtes 15, vienkārši klusumā sēž. Bet tev jāiesaistās. Tev mums jāpārtrauc. Sofija, aizver muti, iedod man vārdu. Es tā varu darīt? Tu vari tā darīt. Paņem āboli, iemet mutē, lai vienkārši Ok. Ņemšu to vērā nākušajā epizodē. Un šajā arī. Jā, vai ne? Runājot par AHA centru, kas tas par centru ir? Kas tas par centru vispār bija? Vienkārši... Zinātnes centrs, tur bija daudz kas, jā. Un daudz kas tas ir kas? Daudz kas, tur bija astronomija, bioloģija, dinozauri tur bija. Tur bija ļoti cool dinozauri. Tur bija ritenis. Tur bija ritenis. Tur bija ritenis. Specifiskāk, kas ar to riteni bija. Specifiskāks ritenis. Kāds viņš ir? Vienkārši parasts ritenis, vienkārši braukāties? Miko, gribi to aprakstīt, pēc kā es to aprakstīšu, neatspatīs, ko es pateicu. Tas bija 7 metri gaisā ir tīkls. 2 metri virs tā tīkla ir gara virve. Un uz tās virves ir ritenis, kurā apakšā ir ļoti liels svars.
Tas nozīmē, ja tu apsēties uz riteņa, tu nekādīgi nevari nokrist, tu nevari apbīdīties sāniski, jo es nedomāju, lielākā daļa cilvēki nav 900 kg. Tu biji 300? Man šķiet bija 300. Bija vairāk par 300, man liekas. Tāpat diezgan liels svars ir. Pietiekami liels svars, ka lielākā daļa nenokrist no tā. Un viņš bija diezgan baiss, un es ar Dustinu un vēl draugu, mēs uzkāpām tur augšā. Dustins ar tādu prieku, jā, tas ir taču tik interesanti. Tieši tā. Tas ir interesants cenas, protams, tas ir interesanti. Tas bija ļoti interesanti, bet tas ritenis man un draugam mums augstums nepatīk. Zini, kad man ir ieteikums? Brauciet ātri, bet ne ļoti ātri, bet vienkārši ātri. Tāpēc, ka ja jūs brauksiet lēni, jūs pilnībā jutīsiet to svaru, ka viņš piku pakustās uz... To izbaudīju. Man bija bail, man trīcēja ceļi, man trīcēja rokas pilnībā tā kā turējo šitā te. Es vienkārši skatos, kā cilvēki apkārt staigā, wow, vienkārši. Jā. Nē, un tā kā zini, pašās beigās, viņš man, tur ir tāds stoperis, tā kā vienkārši virvē, pie kura tas ritenis piestiprinās, lai viņš nebrauktu atpakaļ. Man viņš nenodarbojās, un es sāku gandrīz vai braukt atpakaļ, un es vienkārši sāku turēties pie tā dzelža, kas ir tur blakus, un es mēģināju nokāpt, un tas, man liekas, bija tik dīvaini, un ja man neturētu kājas, vienkārši nokristēt. Tur bija stopers? Vienkārši nokāpt. Nē, tā kā... Tu zini, kad brauc, bija tas... Tas klikšķis? Jā, un man viņš nenodarbojās, tāpēc, ka es lēni braucu, un viņš nepiefiksēja mani. Un es vienkārši gandrīz vai aizvakariski sāku braukt. Tas bija tik baisi, man trīcēja rokas, man trīcēja kājas. Un es nezinu, kā es norāpu. Es reāli tā kā, man bija sajūta, ka es nokritīšu, tāpēc, ka tur bija ļoti maz attālums starp to dzelzi, un es vienkārši mēģināju tā kā no šeit kaut kā pārkāpt šeit. Es nenobraucu. Es vienkārši ar draugu. Mēs redzējām, kā Dustins aizbrauc. Mēs pastījāmies viens otru un pateicām, es to darīšu, es to nedarīšu. Es arī to nedarīšu. Es vēl atpakaļ arī atbraucu. Tā kā zini, turp un atpakaļ. Jā, mēs vienkārši aizgājām prom, jo mums augstums ļoti nepatīk. Un es gribēju, bet man sirds neturēja. Jo es arī pat ar parastu riteni nevaru braukt. Un es zinu, ka es nenokristu. Bet fakts, ka tas ir ritenis, un es pat ar riteni nemāku braukt. Tu nemāki ar riteni braukt? Es nemāku ar riteni braukt, un es nemāku arī peldēt. Nē, par peldēšanu es vēl saprastu, bet ritenis. Es nevienu otru nemāku. Mēs tev iemācīsim. Es viņu mēģināju mācīt. Jā. Kad mēs viņu ņēmām uz pludmali, viņš sargāja mūsu drēbes. Es sēdēju, es vienkārši čiliņā vienkārši skatījos no attāluma. Tur bija liela, tur ir tā pludmalīte, un tur tā lielā zāle, un mums tas plediņš bija pie zāles, un tāpēc vienkārši tā tenī brīvi paskatījos un domāju, jūs slīkstat. Cik tu jauks? Es zinu. Vispār tas bija diezgan smags ceļš, tāpēc, ka no mūsu skolas līdz Tartunu, līdz pašam centram bija 4 stundas. Jep. Un ļoti nepaveicās cilvēkiem pie loga, man, tāpēc, ka no tā loga tika pūta. Es nezinu, kāpēc viņš bija vienkārši augsts. Un tu jūti vienkārši kā pūt gaiss. Un man bija ļoti, ļoti augsts, un tas viss 4 stundas, tu sēdi un tu domā, kad? Jā, mēs blackjack spēlējām. Jā, tur ir pretējiem sēdekļiem, tur ir maziņi tie galdiņi, kā var paēst no dzērienu. Man bija līdz kārtis un arī pokeračīpi, un tāpēc mēs spēlējām vienkārši blackjacku. Jā, viņš zaudēja. Nē, es diezgan daudz uzvarēju. Tu diezgan zaudēji. Priekš dīleri tu diezgan zaudēji. Arī taisnība. Bet, bija jauta, bija ko darīt, bet, arī man bija diezgan fēni pie loga, jo man sliktā duša diezgan daudz nāk braucot. Un tāpēc es vienkārši, jo tur pūt, es varēju vienkārši pielāt galvu un vienkārši ieelpot svaigo gaisu. Jā, bet ziņā atceries, ka viss smažo pēc deguma? Man bija normāli. Ka mēs izkāpām ārā priekš pauzes, Tu redzēji, kā Bruno gāja? Nē. Es tev vēlāk izstāstīšu, labi, turpinam. Tas bija interesanti. Tagad tu to nerādīsi. Tu vari runāt. Labi. Šādu. Nu labi. Jā, AHA centrā bija diezgan interesanti. Vispārīgi mēs iztaigājām ļoti daudz ko, un mums tās pat 3 stundas vai 2 bija par daudz.
tāpēc, ka daži reāli teica, ka viņi izteigā jau 3 reizes. Tur bija gan kaut kas uz augstumu, gan bioloģija bija ļoti interesanti. Gan bija vienkārši apskatāmie materiāli. Man ļoti patika tā mašīna, kuru tu varēji vadīt. Un tu varēji ieslēgt Marsu un vēl kaut ko. Un visu laiku, kad tu spiedi sauli, tad tev vienkārši tā mašīna, ja tev lido, tu iespiedi kā 0 gravitācijas. Viņa lido, tad tu uzspiedi sauli un Es to neredzēju, ko? Kāda mašīna? Nē, es Ko- Kāpēc izskata kāda mašīna? Tas bija īsta mašīna, tas bija tāda telpa neliela. Tur bija tā kā ugunsdzēsēja mašīnas, un tad tā telpa, jā. Tā kā kosmiskais kuģis tāds līdzīgs. Jā, tas bija. Atceries tā istaba, ko mēs mēs tur neiesim. Atceries tām durvīm tām, zini, kā Tesla ir durvis tās. Tā mašīna bija. Tur ekrāniņi iekšā. Televizoriem, jā, mašīnīt, jā, tas par to. Jā, tu tur negribēji iet. Ne, jo tas izskatījās no ārpuses. Pirmkārt, tur bija daudz cilvēku no otrkārt iztējās vienkārši kā ļoti parasts Minecraft mašīnas simulators. Nē, mēs viņus izzinām. Es dzirdēju, ka tie cilvēki runā krieviski, bet vienkārši man vajadzēja rišķelēt skaidrot, kas notiek, un es uzreiz viņiem angliski jautāju, kad jūs atbrīvosiet šo, cik laika, tāpēc, ka viņi sēdēja tur reāli ilgi, un tur vienkārši visi bērni stāv, viņiem apniek un aiziet. Un es man apnika, ka visi aiziet, es saku, nē, es gribu tur nokļūt. Un es viņam jautāju, un viņi atrod vienu to no savas lielās kompānijas cilvēku, kurš runā angliski. Un viņš pasaka, 5 minutes. Un tad mēs gaidām tās 5 minūtes, viņi aiziet, un mēs ar Rišelu tur mēģinājām vadīt mašīnu un ar citiem klases biedriem. Un tur tieši blakus bija virpulis, kas griezās. Es tur netrāpīju. Tur bija pārāk liela rinda, kad es gāju. Tas ir mēs nogaidījām, mēs tur braucām. Tas bija pēdējā vieta, kur mēs bijām gājuši no tām 2 stundām, 3. Cik tur bija 2 stundas? Man liekas, bija... Nē, 11 minūtes mēs atbraucām un 2 ar kaut ko. Tā 3 stundas. Jā, un mēs... Es gaidīju, ka man ļoti slikti duša no tā nāks, jo, ja grieztos šitā ten nāktu, bet šitā ten griežoties otrādi īstenībā man nenāca sliktā duša un vienkārši bija bail, jo man bija maziņa somiņa ar telefonu un ja vienkārši vienkārši lidoja apkārt, vienkārši domāju, un jo es esmu ļoti, tur ir tā jostiņa, kas tevi tur lejā, bet es esmu ļoti tieviņš, un pat ja man būtu ļoti cieši virsū, es varu izslīdēt mierīgi, jo es esmu spagetī nūdele. Jā. Vēl bija jautājumā, es vienkārši turējos priekš dzīves. Šito, kā var to lietu nosaukt? Virpulis. Virpuli, jā. To virpuli cilvēki var kontrolēt paši. Un mums bija tāds nosacījums ar Nikolu. Tu vari kontrolēt, bet ja es izvemšos, tas būs tās atbildības, un es vemšu uz tevīm. Tieši tas tā. Bija nosacījums. Dastins visas podziņas spaidīja. Es viņam uzticējos, ka viņš jautri mūs nogalinās. Un es vienkārši brīdināju. Ja es izvemšos dēļ tā, es vemšu uz tevīm. Jā. Diemžēl tu nevari regulēt ātrumus. Ļoti gribēju maksimālu ātrumu, bet Tu gribi kā vainas mašīnā? Jā! Ne tik ātri, protams, pēc, ka es nedomāju, ka tas beigtos labi. Es gan gribu. Man nevajag smadzenes. Labi. Atkal braucam. Tev ir? Pagād, tev ir? Kas? Smadzenes. Ko? Tu tik labi. Turpinam. Tas bija, ko? Smadzenes, ko? Labi, tā. Kas veļas mašīna? Tā, kas par veļas mašīnu? Jā. Mani galvā veļas mašīna. Jā, tur bija daudz intereses, tur bija dinozauri, tur bija vairāk stāvi, tur bija patiešām daudz ko darīt. Un man liekas, patiešām jābrauc uz ekskursiju. Un viņas sanāca diezgan lēta salīdzinoši. Tā kā mums vajadzēja braukt uz citu valsti. Tad tas centrs, tas iznāca 30 eiro. Pat bija mazāk, manuprāt. Uz katru, nevis kopā. Jā, tas bija uz katru. Un mēs braucām... Jā, būtu labi. Būtu labi. Un mēs braucām 2 klases. Tā kā 10. ir 2 klases, mums ir skola, un mēs kopā braucām. Protams, te visi bija tādi, kuri es nevaru vai es negribu, un tad viņi gāja uz skolu. Viņa problēma. Jā, viņa problēma, bet bija 40 cilvēki, un tas bija ļoti jautri. Tas bija patiešām ļoti, ļoti jautri. Mēs izstaigājām visu, un tad mēs devāmies katru savu maķīti, haisīti un tā tālāk. Vienkārši skolotāja pateica, jūs stājat vieni, jūs ejat grupā, tāpēc, ka tomēr tas ir citā valstī. Un vienkārši, lai viņi zina, ka, piemēram, viņi pierakstīja katru cilvēku, kurš kādā grupā.
Un mēs devāmies uz turieni, un mēs biku kavējām, tāpēc, ka mums īstenībā vajadzēja izbraukt 2:15, bet mēs 2 tikai izgājām no tā centra. Un tāpēc viņi teica, es saprotu, visu kavēsi, tāpēc, mēģināt pēc iespējas ātrāk, bet, Nestreso. Jā, nestresoju tā kā. Viss būs ok. Es jau palaidu garanti, bet es stresoju. Un vienkārši mums vajadzēja paņemt līdzi ēdienu, nevis tur ēst. Un tad beigās mēs nonācām, un mēs pārbraucām būtiski šit tik daudz. Un mēs vienkārši apstājāmies, un tad mūsu klases biedrs bija sagatavojis mūsu lapas. Tā kā navigācijas spēle, ko mums iedod karti. Kā iespētībās, ka vajadzēja atrast tos priekšmetus skolā un nofočēties selfiju. Un mēs dabūjām 2. vietu mana komandā. Es nezinu, kuru vietu mūsu komanda dabūja, man nav ne jāskas. Jā, viena no pēdējiem. Jā. Mēs pirmās 5 minūtes nodarbojamies ar 15? 20? Mēs pirmās 15 minūtes. Pirmās 5 minūtes mēs darbojamies ar neko. Mēs aizgājām tur, kur nevajag iet. Pretējo virzienu. Jā, tur, kur vispār nevajag, kur nekā nav. Pilnībā. Vispār. Un mēs skatījāmies uz karti un domājām, kāpēc te nav neviena objekta? Ko? Karte salausta. Mēs bijām gudri, mēs jautājām tikai angliski cilvēkiem. Tā nav interesanti. Nē, bet orientēšanas spēlē tev jāorientēs ne tikai pēc kartes, bet tev jāizmanto visi resursi, kas tev ir. Mežā tu redzētu tikai sunas un vēl kaut ko, un tikai sauli, kur viņa lec, vēl kaut kas. Mēs izmantojam cilvēkus. Jā, bet es esmu introverts, pēc man tas nebija pieejams. Nē, tev bija tas pieejams tikai. Nē, nebija, jo es introverts. Tā kā, zini, varētu tu vari, bet vai tu drīksti? Šajā brīdī tu drīkstēji, bet tu nevarēji. Paldies! Paldies, vai māte. Jā, un mēs izmantojam cilvēkus, tā kā, kas šeit ir, tā kā, kaut kur tuvu. Un tie cilvēki, jā, ejiet šitā, satiksiet šo objektu, tad pagriezīsiet šito objektu, tad vēl kaut kā. Un tad beigās bija ziepju vārīšana, es nenosaukšu tos cilvēkus. Es nezinu, kāpēc es sāku runāt dīvaini, man vienkārši... nē, vienkārši bija komandā ar cilvēkiem, un tur bija 5, es saprotu, cilvēki, un tas viens cilvēks saka, tā kā, mēs ejam meklēt tos tā kā visus, tāpēc, ka tas bija īstenībā sacensības, un es domāju, tas bija grupās tikai tāpēc, ka mēs esam svešā valstī. Ja katram būtu tā karte, mēs apmaldītos. Un ne visiem pat bija internets. Tā kā tiešām bija cilvēki, kuriem viņš nestrādāja. Man tā kā ir apmaksāts internets tā kā citās valstīs, bet viņš nestrādāja. Viņš vienkārši nolēma, nē. Jā, man apmēram tāpat man likās, ka ir, un tad iebraucam Igaunijas robežās, spēlējot 8 šahu, un tad internets atstājās, un es raudu. Jā, un tāpēc tai meitenei, kura tā kā gribēja iet, viņa uzjautāja komandai, un tā komanda pasaka, nē, mēs vienalga neuzvarēsim, mēs neiesim. Un tad viņa bez interneta aizgāja pati, izstaigā, un viņa gandrīz vai apmaldies, viņa 10 minūtes nevarēja saprast, kur viņa iet. Un tas bija tik negodīgi, viņa ieguva 1. vietu, kas ir pozitīvi, bet tas bija tik negodīgi pret viņu, ka... Viņus izlaida. Jā. They have been released. SCP containment breach. Apmēram, jā. Ka patiešām tā kā... Tas nebija ar tādu nolūku, ka tā kā komandās obligāti šādās vienkārši sadalījāmies, lai nepazustu. Vienkārši, un ja, piemēram, pazud, tad grupā atrasties daudz vieglāk nekā vienam. Un... Niko, tu durvis aizver, vai ne? Es aizslēdzu, tāpēc mēs esam droši. Tā kā mēs filmējam skolā, tāpēc, ja jūs dzirdēsiet uz fona zvanu vai bērnus, viņi eksistē. Bērni eksistē, es nezināju. Jā, runāt par to vienkārši, kad jūs esat ekskursijā, domājiet ne tikai par sevi un savām vēlmēm, bet arī par vajadzībām. Svešā valstī ekskursijā ir vajadzība atrasties visu laiku ar cilvēkiem, kurus tu zini, kuriem tu uzticies. Tāpēc, ka ja tu apmaldies, ir jābūt skaidram, ka tiešām, hei, mēs esam komandā, mēs kopīgi atradīsim izeju. Tāpēc, ka varbūt tā meitene viena no viņām atcerētos, kur viņa gāja, un tad viņa atrastu kā viņas atpakaļ, tāpēc, ka tiešām ir cilvēki, kuri vienkārši atcerās ceļu,
Un arī pat tā ir labāk apmaldīties kā grupā, nevis vienkārši kaut kāds viens. Un iedomājies, kāds stress, visur ir valoda, ko tu nesaproti. Tev nav internets, lai Google Maps atrast, kur tu esi. Tev nav internets, lai vienkārši piezvanītu pat skolotāju, tāpēc, ka tas ir dārgi zvanīt no citas valsts, tas vienkārši tāpatās. Un tev nav internets, lai pazvanītu skolotāju, tā kā, hei, es apmaldījos, vai es varētu kādu palīdzēt man. Un tas bija vienkārši domājiet, ka tas ir Latvijā, jūsu valsti, kur jūs rīkājat ekskursiju, tas ir vieglāk. Tās ielas visas ir jūsu valodā. Jums noteikti ir cilvēki vienkārši garām gājēji, kuri saprot latviešu valodu, kurus palīdzēs. Bet, kad tu esi svešā valstī, domājiet arī par to, ka jūs esat svešā valstī. Ka, ja kaut kas notiek, kurš par to būs atbildīgs? Un arī, ja kaut kas notiek, ko jūs darīsiet? Par to arī. Un man liekas, nākamreiz mēs vienkārši pateiksim visām tām klasēm, ar kurām mēs nākamreiz brauksim ekskursijā, ja mēs brauksim ar kādu klasi, ka neviens nepaliek viens. Mēs esam grupa. Un ar šo mēs gribam pateikt, ka kopumā bija ļoti jautri. Mums bija ļoti pozitīvi. Mēs iztaigājāmies, mēs gan pēdām, mēs gan centrā izblēņojāmies. Niko, tu to redzēji, jā? Un tāpēc, es domāju, uz šīs te notis, uz šī momenta. Mēs varētu noteikt. Jā. Paldies, ka skatījāties, ja jūs skatījāties. Un lūdzu pasakiet šīs reizes atsauksmes. Visi linki mums ir aprakstā video. Nē, ja jūs gribat patiešām uzrakstīt atsauci, rakstiet komentāros. Ja jūs gribat to rakstīt anonīmi, ejiet uz Google Forms, linku jūs atradīsiet aprakstiņā, vai arī ejiet uz mūsu vāram.ziepas.smu, vāram.ziepas.smu Instagram kontu, kurā ir Linktree. Ko tas nozīmē? Tas ir koks ar linkiem, ja būtiski tulkot. Mazams kāds nesaprot, kas ir Linktree. Un jā, tur jūs atradīsiet pilnībā visus mūsu linkus, pilnībā uz visurienu, kur mēs eksistējam, un tad uzrakstiet savu atsauksmi. Tāpēc, ka lai mums attīstīties, mums jāzina savas kļūdas. Tāpēc arī tas ir skolēnu mācību uzņēmums. Galvenais šeit vārds nevis uzņēmums, bet mācību. Ka mums ir jāmācās. Paldies, ka tu to izskaidroji. Patiešām daži uztver to uzņēmums, jā, mēs esam tādi krūti, bet īstenībā tas ir mācību. Bet mēs esam krūti. Mēs esam krūti, bet galvenais mums jāiemācās, kā būt vēl labākiem. Un tāpēc patiešām rakstiet savus komentārus, repostojiet. Nosūtiet saviem draugiem, komentējiet, piesakojiet. Un mēs gaidīsim jūsu komentārus. Lielas paldies, ka bijāt šeit. Vāriet ziepas, rakstiet mums. Lūdzu, uzrakstiet jūsu savārītās ziepas. Lūdzu! Mums vajag kontentu. Sapratu, mums jau uzrakstīja šīs ziepas, bet vienkārši mums laiks. Nākamajā reizē mēs pastāstīsim pilnībā visu, ko mēs atradām par ziepām. Nevis par ziepām fiziskā, bet vienkārši par jūsu ziepām. Un paldies, ka skatījāties. Atā! Bye bye! Ja jums patika šī epizode, piesakojiet mūsu Instagramam vāram.ziepas.smu vai mūsu TikTokam @vāram.ziepas. Arī jūs varat abonēt mūsu YouTubeam un piesakot mūsu Spotifyam, kuri abi būs zem video. Paldies par klausīšanos!